Nu tātad, ja es gribētu vienkārši dziedāt uz operas skatuves, vienkārši tādu dziesmu, teiksim, es guļu uz McDonald's beņķa, kurš vienkārši ir nosvīdis, skatoties uz viņa, bet es nespēju reglamentēt tavu esošo situāciju, teiksim, esošajā standarta fragmentācijā. Jo tāpēc, kad man ir... Jo tāpēc, kad man ir... Jeb tev nekad nav bijis un nebūs. Atceries, un varbūt tas, ka tev, kad kādreiz būs, tu pienāksi pie manis, un tu pateiksi, zinies, Mārtiņ, zinies, Mārtiņ, man kādreiz bija, bet varbūt tas gan kādreiz arī nebūs, jo tam nekad jau nekas nav vienkārši ideāls, teiksim, ilgstošs laikmets, jā, teiksim, man nekad nav bijis, jā, teiksim, jā, un varbūt tas, ka tu pienāks un kādreiz pateiks, es gribētu vienkārši uz tā beļķa pasēdēt, uz kura tu sēdēji, bet tas beļķis bija pārāk norasojis, lai es uz viņas sēdētu, un tas, iedomājies, tas beļķis īstenībā ir ražots, zini, kas viņa ražoja Latvijas meži, un galvenais, tas kogriezums saucamais, tas kogriezums. Bet lūdzu neatlīmējieties, lūdzu momentu līmu, lūdzu neostiet, bet noteikti, ja, neskatieties uz krēsliem, kuri nav pat 5 centimetri, es savādāk mūs izmetīs tā McDonald's jaukā apkopējiem, bet ko es vēlējos ar šo te pateikt, ja? Graužiet mizu vienkārši, ja? Un beržēt zobus ar blendam ēd, šito Gilfriend, nē, bet kādu sauc ar bebru, ja? Un savai Gilfriend noteikti iesaka, jā, cienījamais skatītāji, kas skatās, jā, šo huņu jau nē, bet, nu, es nezinu, kā tu sauc. Iesaka viņa zubs tirīt vairāk, jo tāpēc, ka viņa pēc bebra vairāk izskatīsies. Un tad viņa izklausīsies, tad, kad viņa būs dusmīgi uz tevīm, viņa tev pateiks, viņa tev pateiks, bagais ģēnīs jūties. Un karač, es vēlreiz gribu atkārtot, bagais ģēnīs jūties, ja? Nu, tas keep smiling, ja? Tas bagais ģēnīs jūties, ja? Nu, tāds zin, viņai vairāk dot zobus tīrīt, jo ar neiztīrītiem zobiem neizklausās tā ideāli. Iedomājies, tā dziesma man būs nākamā. Man būs nākamā dziesma. Es jums saku, visu pār točku, pār pilnu programmu. Bagais ģēnīs, teic, ja? Un kā veče, es savu veceni, vienkārši nodrāns, nē, bet nodirs, vienkārši. Bet man tāds nav, man ir viss pēc kārtas, vienkārši ceturtā. Man starp citu 2 pasūtīja vakar, bet kaut kāds 3 man apstiprināt. Bet viņas teica tā, es esmu gandrīz ideāli tev, bet vai es esmu ideāli fragmentācijā tavā dzīvē?
jā, viss, ko es gribu pateikt, jā, arī, teiksim, jā, viss tas kopsavilkums, jā. Mēs varam iesvērt par jebko, jā, teiksim, vai šo to te darīt vai nē, bet es nezinu ko, jā, kurš kurā mājā, jā, bet cik ilgi un kurā pozā, bet viss tas ideālais un fragmentācijas noslēpums ir tas, kad, teiksim, tas respektīvais labojums, teiksim, sabiedrībā, jā, teiksim, no katra cilvēka, jā, ir noteikti iespējami pieejams, jā, bet viņš nav objektīvs, jā, pilnīgs, jo tāpēc, ka 100% nekad nevienam cilvēkam nav bijis, jā, piemēram, man nekad nav 100% bijuši, un, teiksim, tie, kas arī skatās šo tēmu, arī jums arī es pieņemu, ka jums arī nav 100%, bet jūs esat 100% ar to, kad jūs esat tādi, kādi jūs esat, ja? Jūs neko netēlojat, jūs neko netēlojat, jūs neko, teiksim, nefragmentējat, ja? Teiksim, ja? Neattēlojat, ja? Jūs neko netēlojat, ja? Jūs esat tādi, kādi jūs esat, ja? Un galvenais jau viss tas cilvēciskās būtības interpretācija ir tāda, ka, teiksim, es esmu tāds, es būšu, bet, lieciet man mierā, bet vienkārši man ir piedāst jūs domas, jā, teiksim, jā, un tas būtu arī viss, un Mārtiņš Krismans, un speciāli, kā vienmēr, Uldis Leškams, Mārtiņš Krismans, un speciāli priekš jums, un es ceru, ka mēs esam interesanti un smieklīgi, un tādā veidā tā kā skatieties mūs, un mēs dabūsim nākotnē labāku kameru, mēs uztaisīsim vēl kaut ko foršu, ja? Labi, čau!